Ļoti žēl, ka es dabas produktus, veselības koncepciju nesastapu pirms operācijas. Man par to ir žēl, jo tad noteikti man nebūtu bijusi operācija. Jo tagad esmu klausījusies ārsti, ginekoloģi, ļoti viedu ārsti, kurai ir bijusi sava klīnika, kurai ir bijuši pacienti, kurus viņi ir operējuši, kurus pēc tam ambulatori konsultējuši. Visu laiku atgriezās sievietes ar šīm pašām problēmām. Miomām, estrogēnu dominanci, cistām dažādām, kuras viņa operācijas taisīja, endometriozi. Un tāds riņķa dancis sievietes gāja visu laiku. Mioma, tas ir veidojums, kurš apaudzē kārtas, bet ar kuru var strādāt. Tas ceļš nav ātrs, bet viņš ir iespējams. Un tas bija tas, ko es saklausīju šīs dakteres vēstījumā. Ja kādam interesēs, var nosūtīt video, viņš gan būs krievu valodā, kur viņa par to stāsta, kad ar miomu var strādāt, bet tas darbs notiks ne ātri, bet tas ir izdarāms dabiskā ceļā, no viņas tiekot vaļā. Lūk, tā kā šobrīd man nav šī veidojuma, bet man nav arī dzemdes, un līdz ar to mana menopauze varbūt varētu noristies labāk, enerģiskāk, ja man būtu šī orgāna, jo nekas sievietes ķermenī un ne arī vīriešu ķermenī nav liekas. Katram orgānam ir sava funkcija, un viņš viņu pilda arī tad, kad ir menopauze. Atbalsta visu hormonālo sistēmu, kaut arī olīts vairs nespēja ražot hormonus.